Mēs daudz runājam par interesēm, bet kas tad ir tās intereses? Tā kā varbūt kādu piemēru. Neteikšu, kura iestāde, bet tā ir ministrija. Neteikšu, kuri departamenti. Latvija ir vispār tāds maza valstiņa, kur ļoti daudz cilvēku pazīst daudzus, un mēs katrs pazīstam faktiski kādu, vai mums ir pat rados, draugos, vai kaut kur pastarpināt, kāds, kas strādā valsts iestādē, un tāpēc mēs zinām kaut kādu informāciju, vairāk vai mazāk. Un tad, lūk, es zinu pastarpināti arī kaut kādus cilvēkus, kas strādā ministrijā, un kas paši ir skaidri pateikuši, ka viņi darbā ierodās, un viss tas departaments, tur esot kaut kādi 7 cilvēki, ierodas darbā dienā uz kaut kādām pāris stundām pastarpināti. Kaut kur visu laiku izskrien. Lielāko dienas daļu pavada bērnus vadājot uz pulciņiem, pa kafejnīcām mīcoties un tā tālāk. Un tad man ir jautājums, vai tas, ka šādi te birokrāti tiek uzturēti, ir nacionālajās valsts iedzīvotāju interesēs. Jo tomēr tā ir nodokļu maksātāja nauda, tā ir mana naudiņa, kas tiek tērēta, un es neesmu ar mieru to. Un Nacionāla interešu likums šo risina. Mums nav jārisina tas, ka Nacionāla interešu likums nenosaka to, ka visi cilvēki tagad ir jāatlaiž. Protams, ka nē. Mums ir vajadzīgs valsts aparāts, bet viņam ir jābūt efektīvam. Mēs nevaram pieņemt vienkārši darbiniekus darbā tikai tāpēc, lai mēs kaut kādu pozīciju aizpildītu. Mums ir jābūt efektīviem. Ja tur ir vajadzīgi no tiem 7 cilvēkiem, kas ir šajā, nav svarīgi, kurā ministrijā, ja tur ir vajadzīgi šie cilvēki, atstājam 1, 2 atstājam, bet tad tie pārējie ir kaut kur jālikvidē.